visi ir arī pieslēgušies no deputātiem. Tā kā varam sākt ārkārtas domas sēdi, kurā dienas kārtībā tātad ir viens jautājums par Induļa Trapiņa atbrīvošanu no Ikšķils novada pašvaldības domas priekšsēdētāja amata. Ziņotājs tātad ir Kaspars Upacieris, tāpēc tātad lūkšu dodu vārdu Kasparam Upacierim. Kas tam tagad būtu jānolasa tas lēmums, kas visiem ir? Jā, droši vien, jo, es saprotu, ka domas Lēmumu visi jau sekretārē tāpat ir saņēmuši. tika pieteikts par ka ziņotājs. Labi, es domāju, mēs te varētu lieki nerunāt. Un es daudz domāju par to, ko šodien pateikt. Un droši vien jau, ka vēlreiz atgādināt par to, kas vada mūsu domi, kāds šis cilvēks ir bezkaunīgs, melīgs un gļēvs. Piesaukt ētikas kodeksus un normas, vai vēlreiz runāt par to, ka šis cilvēks ir tāds cilvēks, kur neciena ne deputāti, ne pašvaldības darbinieki, ne iedzīvotāji. Es domāju, ka tas ir pilnīgi lieki, jo, kolēģi, mēs arī jums esam vairāk kārt runājuši par šīm lietām, un tas, ko mēs esam no jums dzirdējuši, diemžēl ir, ka mēs tādas frāzes, kā mēs paliksim līdz galam, līdz kādam galam, vai ne, līdz pasaules galam vai līdz kam. Mēs pret viņu neiesim, pret ko jūs neiesiet, pret sirdsapziņu vai ne, vai kā. Un vēl izcils teiciens, ko man nācās dzirdēt, bija labāk zināms ļaunums nekā nezināms labums. Tātad ir jāsaprot, ka jūs atzīstat un vairojat ļaunumu. Un tāpēc es gribētu un ar interesi gaidu šī balsojuma rezultātu, jo pēc tam es gribētu redzēt, kā jūs, Arvīd, Agita, Jāni un Valentīna, kā jūs paskatīsieties tiem 3000, gandrīz 3000 cilvēkiem, novada iedzīvotājiem, kuri par jums ir balsojuši vēlēšanās, kuri ir uzticējuši jums vadīt šo novadu. Un tieši tāpat arī tu, Māris, Tom, Ingūna un Česlavu, kā jūs pēc tam, ko jūs teiksiet tiem saviem gandrīz 1000 atbalstītājiem. Ja? Un, protams, ka mans pienākums būs šiem cilvēkiem, ne tikai jūsu balsotājiem, bet arī visiem novada ļaudīm stāstīt par šīm lietām, atgādināt vēl un vēl par to, kas šeit notiek, par ko mēs visi ļoti labi zinām, un es aicinātu beigt pašiem sevi mānīt un atstādināt Induļu Trapiņu no ieņemamā amata. Paldies! Paldies! Bet es saprotu, viss šis te, ko teicīja Melīgs, kāds vēl tur bija, ja, ka tas ir vienkārši, es saprotu, tas nav kopējais uzskats, bet tas ir tavs uzskats, jo es saprotu, ne citi kādi. Es paužu savu viedokli šī gadījumā, un man kolēģi, kuri ir šo dokumentu pārakstījuši, es ceru, ka arī paudīs savu viedokli par to, kāpēc mēs esam šo dokumentu parakstījuši un iesnieguši un izmantojuši savas deputātu tiesības sasaukt šādu te sēdi un aicināt balsot par šādu jautājumu. Jā, jo vienkārši gribēju precizēt, jo mums tāda informācija nav, tu nosaucīt lielu daļu vārdos, ja, bet, diemžēl, arī uz sēdi kaut kas konkrēti vairāk nav iesniegts, tā kā, šī gadījumā, man liekas, bija lieki uzrunāt katru vārdā, ja nav nekādas informācijas, jo tas tikai ir vispārīgi. Tā kā labi, paldies. Es drusku nesapratu, bet varbūt
tā ir jūsu interpretācija. Es vienkārši aicinu kolēģus beigt mānīt pašiem sevi un darīt tā, kā ir jādara. Nu? Un to mēs redzēsim jau pavisam drīz. Paldies. Tā ir pierakstījusies rindā Dace Kļaviņa, lūdzu. Paldies par vārdu. Kolēģi, es vēlos aicināt jūs padomāt par šo lēmumu projektu mazliet nenotik emocionālā viedokļa. Mēs šeit netiesājam un nesodam Indulu Trapiņu kā fizisku personu. Katrs cilvēks dzīvo pēc saviem principiem, pēc savām vērtībām, pēc saviem uzskatiem. Mēs šeit runājam par ļoti lielu, augstu amatu mūsu mīļajā Ikšķilas novadā, par pirmo personu, par domas priekšsēdētāja amatu. Jā, varbūt 90. gados bija stilīgi, mazliet, teiksim, pēdiņās daudz krāpties, un varbūt arī padomju laikos tās vērtību skala bija mazliet citāda, jo, kam bija blats un kas varbūt varēja kaut ko no valsts nozagt vai nočiept, skaitījās. Gana labi ar tādu cilvēku dibināt kontaktus un pazīties, bet mēs tomēr dzīvojam 21. gadsimtā Eiropas Savienībā, kur valda demokrātijas vērtības, vismaz uz papīra, un arī mūsu likumdošanā ļoti daudzos normatīvajos aktos ir iestrādāts, ka šādām augstām amatpersonām kā galvenais pamatkritērijs atlasē ir nevainojama reputācija. Mēs vērojam, kā pasaulē un arī tepat Latvijā augstas amatpersonas atkāpjas no amatiem pat niecīgākās šaubu ēnas dēļ, ko šī iespējamā rīcība met uz šīs amatpersonas pārstāvēto iestādi vai valsti. Mēs tikko vērojām, ka varam ministrs atkāpās no ministra amata arī vēl, kā teikt, neatrisinātas lietas dēļ, tikai tādēļ, ka atklājās kaut kādas iespējamās sarunas, kaut kādas iespējamās pretiesiskās rīcības, un arī nav stājies spēkā nekāds spriedums, darbojas šī nevainīguma prezumpcija, bet tas, protams, met ēnu uz viņa pārstāvēto politisko spēku, tas met ēnu uz viņa pārstāvēto iestādi un iedragā sabiedrības uzticēšanos valstī un valsts pārvaldē kopumā. Un tas, par ko mēs šobrīd runājam, protams, ir masu medijos izskanējusi informācija par to, ka mūsu domas priekšsēdētājs ir iespējams pieļāvis vairākus pārkāpumus, vai arī, teiksim, to, ko viņš arī savā viedoklī televīzijā ir paudis, tad savu attieksmi pret zināmām lietām un procesiem. Kā pirmo es gribētu pieminēt Ogres tehnikuma lietu, kuru varbūt distancējoties no tā iespējamā pārkāpuma, manuprāt, domas priekšsēdētājs, kuram saskaņā ar likumu ir jāpārstāv pašvaldība šīs lielās izglītības iestādes konventā, klāji visā Latvijas mērogā izturējās diezgan nicinoši pret šīs iestādes vadītājs un komandas centieniem atgūt iestādē nodarītos un valstī nodarītos zaudējumus. Manuprāt, jau šī attieksme vien nozīmē, ka šis cilvēks īsti nav savā vietā un šajā konventā nepilda atbilstoši tos pienākumus, kādus viņam būtu jāpilda. Otrs, to, ko mēs redzējām attiecībā uz būvgrūžu novietošanu mūsu vienīgās kapitāla sabiedrības Ikšķilas māja pamatkapitālā esošajā nekustamajā īpašumā, Kaparāmaru karjeras ezeri. Arī šī situācija radusies laikā, kad Trapiņa kungs pildīja kapitāla daļu turētāju pārstāvju pienākumus. Kā mēs redzējām šogad, saistībā ar izmaiņām likumdošanā šo kapitāla daļu turētāju pārstāvju amatu pārņēma pašvaldības izpildu direktore, un jau pusgada darba rezultātā ir konstatējusi, ka Ikšķilas mājā
kā teikt, ir līdz šim notikusi nesaimnieciska rīcība, un tādēļ amatu zaudēja vienīgā valdes locekle Biruta Groze. Manuprāt, Trapiņa kungs kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis visus šos gadus ir pieļāvis un iespējams pat veicinājis šīs nesaimnieciskās darbības mūsu kapitāla sabiedrībā, kas pierāda, ka Trapiņa kungs arī nespēja kvalitatīvi pildīt mūsu kapitāla sabiedrības, kapitāla daļu turētāja pārstāvu pienākumus. Un tas, kas saistās ar Trapiņa kunga viedokli, vairāk kārt pausto domas sēdēs attiecībā uz privātu personu rīcībām un ieguldījumiem pašvaldības nekustamajos īpašumos, tad par šo arī tātad ir saņemta informācija, ka ir ierosināta lieta un tiek veikta izmeklēšana un attiecīgi valsts kompetentās institūcijas vērtēs, vai pārkāpums ir bijis vai nē, bet viennozīmīgi ir skaidrs, ka arī pašvaldības kontekstā šī rīcība ir ar tādu savu dīvainu izpratni par normatīvu aktu piemērošanu attiecībās ar privātu personām un interešu konfliktu jautājumos. Arī savā privātajā īpašumā Trapiņa kungs ir, tā dzīvesvietā ir pieļāvis dažādas pārkāpumus, kas arī, manuprāt, šeit tik augstai amatpersonai, protams, ka tas var kļūdīties katrs cilvēks un neviens mēs neesam ideāli, bet, manuprāt, tik augstai amatpersonai tomēr būtu jārada piemērs un paraugs mūsu novada iedzīvotājiem, un ja jau arī ir kompetence sodīt novada iedzīvotājus par līdzīgu veidu pārkāpumiem, tad pašam tādus tomēr nevajadzētu pieļaut. Ko Trapiņa kungs pats arī ir atzinis, ka ir pieļāvis šo pārkāpumu televīzijā, mēs to redzējām. Un visbeidzot, tātad šis viennozīmīgi ir politisks lēmums. Tādēļ arī tas, ko Maris teica, ka lēmuma projektā nav norādīts uz šiem pārkāpumiem, es gribu akcentēt, ka pārkāpumi ir nepieciešami gadījumā, ja domas priekšsēdētāji atbrīvo pēc varam ministra iniciatīvas, bet mums domas deputātiem ir pašiem tiesības šādu jautājumu rosināt un lemt, un tad politiski izvērtējot, vai šis cilvēks būtu šajā gadījumā saucams pie politiskās atbildības. Un politiskā atbildība nozīmē to, ko es iepriekš teicu, tad cieņu pret sabiedrību, pret savu novada vēlētājiem, saka ar godu pieņemt kaut kādu savu kļūdu, uz kļūdām balstītu atbildību. Arī mūsu novada, zināmākie cilvēki, piemēram, es minēšu kā rakstniece Nora Ikstene, kuras vārds ir pēdējā laikā izskanējis visā plašajā pasaulē, kas vienmēr ir mīlējusi, lolojusi un atbalstījusi Ikšķili. Arī, tāda vietējā inteliģence viņas vārdā ir paudusi viedokli, ka Trapiņa kungam šis amats būtu jāatstāj. Es domāju, ka mēs kā deputāti nevaram būt vienaldzīgi pret šo sabiedrības pausto viedokli, un es arī pievienojos tam, un atgādinu, ka mēs šeit nesodam Trapiņa kungu. Mēs patiesībā tikai glābjam mūsu pašvaldības, mūsu sabiedrības, tad reputāciju sabiedrības acīs. Un es aicinu arī pārējos kolēģus saprast, ka tas nav sods, tas ir risinājums, un ik viens no jums, manuprāt, lielākā daļa no jums absolūti ir ar nevainojamāku reputāciju un ar godu spētu nest šo amatu. Tādēļ es aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu un turpmāk kopā strādāt bez šīs šaubēnas un radīt kaut ko sabiedrības labā un lepoties ar labiem padarītajiem darbiem, nevis vērot televīzijā, kā mūsu vadītājs ir pārkāpis likumu. Paldies! Paldies. Pēc saraksta Juri, pēc tam man vēl pierakstījies Jānis Kravāls, un pēc tam ir Kaspars Grīnbergs, un tad mēs varam arī manuāli skatīties, kas ir. Jānis Kravāls. Jā, pieteicos debatēt. Šis viennozīmīgi ir
Ikšķilas novadam svarīgs brīdis, un tieši šī diena un šis datums tieši pirms valsts svētkiem varētu būt ļoti zīmīgs ar to, ka mēs varētu mēģināt tomēr Ikšķelē. Lai gan pirms ATR reformas, bet vēl tomēr mainīt šo stagnācijas periodu. Atgādināšu kolēģiem, kuri startēja 17. gada pašvaldību vēlēšanās, ka arī tie, kas šobrīd ir opozīcijā vairāki, jūsu uzstādījums bija, ka Ikšķele neiet pareizo virzienu, vismaz ne tik ideāli, kā mēs to saredzējām, kā jaunie kandidāti uz pašvaldību vēlēšanām. Un arī jūsu viedoklis bija, kad Induļa Trapiņa kungs šobrīd nedara visu labāko, ko viņš varētu darīt novada labā. Pēdējā laika fakti, kas ir nākuši gaismā, vai aizdoma ēna, kas ir kritusi par mūsu priekšsēdētāju kungu, nedara slavu nevienam no mums kā deputātiem, kuri mēs turpinam atbalstīt, baidamies pieņemt šo nozīmīgo novadumu lēmumu par priekšsēdētāju kungu atbrīvošanu no ieņemama amata. Pārkāpumi, kas ir minēti, es tā ceru, ka par kaparāmuriem Grīmberga kungs ir izpētījis šo situāciju smalkāk, bet es no savas puses arī kā ikšķelietis un arī kā uzņēmējs uzdodu sev šo jautājumu, kas tad ir pašvaldība un ko tad pašvaldība dara. Patiesībā pašvaldība administrē mūsu kā iedzīvotāju ienākumus minētajā teritorijā un labiekārto mūsu vidi. Nodrošina pirmskolas, medicīnas aprūpi, teiksim tā, ārstu prakšu vietas. Un šeit es salīdzinu sevi ar uzņēmēju. Ja mans galvenais grāmatvedis uzņēmumā būtu maksāt nespējīgs, apsūdzēts vai pat vēl vairāk maksāt, vai pat atzīts krāpnieciskās schēmās līdzdarbojoši, tad rodās jautājums, vai es šādu grāmatvedi savā uzņēmumā turētu. Vai tomēr man nebūtu baža par to, ka šis cilvēks rīkosies negodprātīgi arī pret manu uzņēmumu. Un šeit es velku paralēlis ar mūsu pašvaldību. Trapiņa kunga maksāt nespēja un Trapiņa kunga parāds valstī, ko ir atzinusi, un šis te amatpersonas deklarācijā šī summa parādās. Tad rodās jautājums, kāpēc mēs visi pieciešam, ka cilvēks ir veicis krāpnieciskas darbības un viņam ir šis te lielais uzrēķins. Tas, kas izskanēja arī sociālajos tīklos, ko es arī pats esmu paudis, kad Trapiņa kungam tika palielināta alga pa 1000 eiro. Un kur šī te alga aiziet? Šo te sankciju jeb uzrēķina nomaksāšanai. Tātad mēs šobrīd palīdzam cilvēkam nomaksāt savas krāpnieciskās darbības rezultātā radītos zaudējumus valstī. Tie ir visi mēs Ikšķilas novada iedzīvotāji. Un tā ir tā mūsu atbildība. Un tāpēc aicinu arī kolēģus ieklausīties šajos faktos. Jūs visi ļoti labi zinat jau pēdējos 10 gadus, kā Trapiņa kungs uzvedās, kāds ir viņa vadības stils. Un es aicinātu tiešām šoreiz pēdējo 10 gadu laikā šī ir vienīgā droši vien iespēja mums tagad pamainīt Ikšķilas kursu. Varbūt mēs vēl varam saglābt attiecības ar jauno novadu, kas tiek veidots ATR sakarā. Nu, manuprāt, šī ir lieliska iespēja mums, kā varbūt noņemot priekšsēdētāju, sākt diskusijas, lai mūsu lēmumu projekti netiktu bloķēti dēļ konkrēto cilvēku nespēja sadarboties. Mūsu priekšsēdētājs šobrīd nespēja rast kompromisus, vadīt dialogu, sarunas ar šo te rajonu centru. Ja mēs pie mūsu, teiksim, plāniem, ko mēs šodien izskatījām komitejās, ja mēs pie šiem plāniem par mūsu pašvaldības struktūrām, skolām, ārstu praksēm būtu sākuši runāt jau gadu atpakaļ, varbūt jau mums būtu būvdarbi sākušies. Tad vēl es gribēju piezīmēt šo te Ogres meža tehnikuma stāstu. Paskatāmies, kolēģi, kā Induls Trapiņš pret mums visiem izturās. Šobrīd gan Indulim sejā nav manāms smaids un smīnēšana, tomēr tikko parādījās. Tīri cilvēcīgi.
kā mēs domājam, ko konkrētais cilvēks caur smīnu, caur šo masku, ko mums viņš grib pateikt? Ka viņam par mums visiem ir dziļi vienalga, ko mēs domājam. Viņš dara savus darbus, viņš dara savas ieceres, viņam ir plāni, viņam ir schēmas, un tad, kad ir atbildība, jāuzņemās atbildība, tad tā atbildība izpaliek. Šajā gadījumā meža tehnikumam Trapiņu ģimenes parāds, viņš visticamāk paliks nenomaksāts. Ko nozīmē cedēta prasība? Cedēta prasība nozīmē izvairīšanās no atbildības. Tālāk nododam parāda saistības tālāk līdz beigās tas izgrab. Līdz ar to Ogres tehnikuma bērniem netiks nodrošināts varbūt tas nepieciešamais aprīkojums, ko varēja viņi par šiem 50,000 izkrāptajiem nopirkt. Un nesakiet, ka tā nav taisnība, un nesakiet, ka Induls Trapiņš to visu nezināja. Ja, tas ir attiecībā uz Ogres tehnikumu. Es emocionāli šo lietu uztveru emocionāli, ka mums ir tiešām iespēja Ikšķiles pirmkārt palīdzēt Trapiņa kungam aiziet ar cieņu, cik tas ir iespējams vēl. Un tālāk Ikšķiles novads varētu tiešām sākt kvalitatīvāku un profesionālāku izaugsmu un skatījumu nākotnē. Paldies! Paldies, Jāni. Es tik gribēju bišķiņ pieprecizēt, ja. Tomēr tāds termins kā krāpnieciskas darbības, ja, izkrāpts, tas nav rezultāts, ka, piemēram, cilvēkam vai uzņēmumam pēc tam rodās maksāt nespēja. Ja? Tas ir cits process, tas ir likumīgs process, un es domāju, tur varētu daudzi Latvijā pēc raknējiem gadiem, kuriem ir maksāt nespēja bijusi vai ir, viņi varētu apvainoties par šādu izteikumu, ja, tīri par krāpnieciskām darbībām, jo krāpnieciskas darbības tomēr ir krimināla likumā sodāms nodarījums, ja, un tā kā, ja... Šīs darbības bija veiktas, un tieši tādēļ ir valsts ieņēmuma dienests veicis uzrēķinu. Tas ir atzīts. Tas ir atzīts. Administratīvais process, un es saku, tas ir ļoti daudz. Es vienkārši gribēju piebilst, neko negribu aizstāvēt, bet vienkārši gribās kaut kādu korektumu šādos te apvainojumos, lai nav tie nav apvainojumi, tie ir reāli fakti. Nē, es domāju citiem, kuriem ir maksāt nespējas, tiem varētu būt apvainojumi. Labi, paldies. Mēs par citiem nerunājam, mēs šodien runājam par vienu konkrētu cilvēku. Labi, paldies. Jā, paldies. Kaspars Grīnbergs, lūdzu, bija pieteicies. Jā, paldies. Es varbūt mazāk emocionāli vairāk mēģināšu arī par konkrētiem faktiem, uz ko aicina Maris. Īsi gan atbildot Maris replikai, man tomēr gribētos piekrist šī gadījumā Kļaviņas kundzei, kas teica, ka mēs šeit netiesājam. Un terminoloģiski pareizi izteicās Kravaļa kungs vai terminoloģiski nepareizi viņš izteicās tomēr fakta, viņš konstatēja faktu un viņš ir neapstrīdams pēc būtības. Ja, maksāt nespēja ar konkrētu uzrēķinu, tātad viņš ir neapstrīdams pēc būtības, jo tāds viņš ir. Ja. Bet šeit nav tiesa un neviens no mums, nec Kravaļa kungs, nec es, nec kāds cits nav ne advokāts, ne jurists, ne prokurors, un mēs šeit šobrīd neuzrādām apsūdzību nevienam. Jautājums ir, kā mēs paši to uztveram, kā mēs uztveram to kā cilvēku, kā mēs uztveram to kā Ikšķiles novada domas deputāti. Mums katram sev pašam ir jāpavaicā, vai šī rīcība, šis apvainojums juridiski korektais vai nekorektais, terminoloģiski pareizais vai nepareizais, kā mēs paši to izjūtam, kā mēs liekam viņu uztvert sabiedrībai, jo mūsu vidū ir speciālisti, ir uzņēmēji, ir cilvēki, kuriem savā ikdienā, lai veicot savu ikdienas darbu, ir jāveic viņš atbilstoši, korekti un likumīgi, un viņiem ir jāievēro zinām noteikumi. Šeit ir jautājums par to, ka ja šie noteikumi netiek ievēroti, tad mēs katrs savā darbā par to saņemam attiecīgu sodu. Pie kam tādi piemēri ir, šādu sodu Ikšķiles novada pašvaldībā ir saņēmušas vairākas augstas amatpersonas. Starp šeit klātesošas. Tāds ir, šādu sodu par savu bezdarbību saņēmis, piemēram, interpretējot bezdarbību, saņēmis, piemēram, Juris Rātaus.
ir zinām noraidījumu vai nosodījumu par rīcību saņēmusi Dace Kļaviņa. Šādu līdzīgu nosodījumu par savu darbu saņēmis ir Guntars Kūrums kādreiz. Jānis Gunārs Rubens. Es pats personīgi esmu saņēmis šādu nosodījumu un novērtējumu savam darbam. Redziet, te kaut kā tad bišķīt sanāk tā drusku nekorekti. Tā kā no vienas puses manu darbu vērtē kāds, kurš uzskata, teiksim, norāda uz nekorektām manām rīcībām, kurš norāda uz neprecizitātēm manā darbā, kurš norāda uz to, ka es nepienācīgi esmu to darījis, vai mana sirdsapziņa nav bijusi kaut kādā ziņā tīra. Bet mani vērtē cilvēks, kurš, teiksim, savas intereses vērtē daudz augstāk, un tur viņas tajā brīdī viņš vairs nesaredz, viņš vairs nespēja, teiksim, ar to mani nosodot, savukārt savu rīcību viņš nespēja nosodīt, viņš nespēja uz viņu paskatīties tik tīri un korekti patiesībā. Un tas ir aizvainojuši visiem šiem cilvēkiem. Tas ir aizvainojuši visiem šiem cilvēkiem manas nosauktajiem, un patiesībā ir aizvainojuši arī tiem, kas ikdienā strādā Ikšķilē, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, varbūt patiesībā ar līdzīgi, kādā ir darbojies arī Trapiņa kungu saistītie ģimenes locekļi, varbūt šie uzņēmēji patiesībā ļoti slikti vērtē to, ka kāds, teiksim, izvairoties gan no šī karjeras tehniskā projekta izstrādes, gan no šo derīgo izraktaņu nodokļu nomaksas. Ja, viņa rīcība nav bijusi korekta, un viņa rīcība ir bijusi neievērojot šos te likumus. Bet man patiesībā ir viens konkrēts jautājums. Jautājums šī gadījumā sekojošs. Tad par Kapurāmuru karjeru. Jā, tad tur bija novietoti šie te asfalta atlikumi, tā mēs viņus varētu saukt. Jā. Par ko arī tika uzrakstīta attiecīga vēstule, mēs vērstāmies valsts vides dienestā, un tad jautājums ir, kā šī krava tur nonāca, kā, teiksim, šie te krājumi tur radās, kāds bija šis mērķis, un kādam mērķim viņš bija paredzēts izmantot. Jo šī gadījumā man ir jāvaicā sekojošais, vai tātad veicot attiecīgos ceļu asfaltēšanas darbus, vai uzņēmējs savā specifikācijā jau neparedz tātad asfalta atlikumu utilizēšanu. Un, ja paredz, tad kāpēc viņi tika novietoti tātad šajā te Kapurāmuru karjerā? Kurš var atbildēt, lūdzu, ja drīkst pavaicāt šo jautājumu? Jā, Dina ir pieslēgusies, jā, lūdzu. Jā, Dina, es tev došu vārdu. Droši vien, ka es šo jautājumu varēšu atbildēt, jo šie projekti, ja mēs runājam par pašvaldībā īstenotajiem, ir bijuši attīstības nodaļas pārziņā. Tātad karjerā tika novietoti materiāli no projektiem, kas bija centra laukuma pirmās kārtas pārbūve, tas bija, kad ielas pārbūvēja, tad bija no pie Tīnūžu skolas, kad stāvlaukumu pārbūvēja, un trešais, kas savukārt ir Ikšķiles mājas projekts, tas bija ūdensaimniecības projekts. Un tur ir tā, ka jebkurā projektā mēs tātad norādam uzņēmējam, ka atgūstamais materiāls, kā īpašumā viņš paliek, un lielāko tiesu atgūstamais materiāls paliek pašvaldības īpašumā. Mēs norādam iepirkumā, kādā attālumā viņam būs jāaizved šis te atgūstamais materiāls, un ņemot vērā to, viņi arī paredz tāmē izmaksas. Un uz vietas jau tajā būvdarbu veikšanas laikā tiek precizēts, kurš skaitās kā atgūstamais materiāls un kurš savukārt skaitās kā utilizējamais materiāls. Un arī šajos projektos tika izvērtēts, kuru materiālu mēs gatavojamies pārstrādāt. Tas ir reciklēt, kā šo asfaltu otrais izmantojamo, un kurš materiāls savukārt ir jānogādā atkritumu pārstrādei. Un nekādā gadījumā nav veikta dubulta samaksa. Tātad par vienu materiālu ir maksāts tikai nogādāšanai līdz atbērtnei konkrētu kilometru attālumā, un tikai par to materiālu, kas ir aizvests uz utilizēšanu, tikai par to ir maksāts kā par utilizēšanu. Tā kā šeit dubultā samaksa šajos projektos nav bijusi, un atbērtnes attālums ir atradies līgumā norādītajā attālumā. Vai es atbildēju? Jā, tad man nākamais jautājums. Tātad šie
šī atbērtne tika veidota ar kādu konkrētu mērķi noteikti. Ja? Tātad viena daļa materiāla bija utilizējama un otra daļa nogādājama šajā specifikācijā, iepirkumā norādītajā vietā konkrēti uz šo kaprāmaru karjeru. Ja? Jā, jau sākotnēji bija plānots, ka šo materiālu varēs sadrupināt un izmantot pašvaldības ceļu atjaunošanai. Viņš viennozīmīgi nebija likts kā ilgstoša asfaltbetona atkritumu glabātuve. Tāda doma nevienā gadījumā, vismaz tajos projektos, kas bija saistīti ar attīstības nodaļas projektiem, tāda doma nebija, ka veidot atkritumu krāvumu Ikšķiles novadā. Bija doma, ka šo materiālu reciklēs un izmantos pašvaldības ceļu atjaunošanai, kas arī šobrīd tika izdarīts. Tad šobrīd... Tas, cik ātri tas notika, tajā brīdī tika domāts, ka tas notiks ātrāk. Tātad pirmais iepirkums, kas bija Ikšķiles mājai izsludināts, bija doma, ka drupinās asfaltu un ieskaita veidā dos smilti, kas nav izmantojama ceļiem, bet kas ir vajadzīga uzņēmējiem. Tātad ieskaita veidā, tas nozīmē, ka maksājot nevis tieši naudas izteiksmē par drupināšanas pakalpojumu, bet dodot ieskaita veidā smilti. Attiecīgi paredzot izmaksas, kādas ir drupināšanai un kādas ir šim te smilts apjomam. Bet ņemot vērā, ka karjera darbība netika veikta, jo tur ir jāveic tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Šis te iepirkums nevis beidzās bez rezultātu, viņš beidzās ar rezultātu, bet netika slēgts līgums, jo mēs nevarējām no savas puses nodrošināt smilts apjomu, jo karjeru nedrīkstēja izstrādāt, tāpēc viņš netika noslēgts. Un tāpēc šobrīd tika ņemts pakalpojums jau ar naudas samaksu, jo mums nebija ko dot ieskaita veidā. Es nezinu, vai es saprotam izstāstīju, es varu vēlreiz varbūt stāstīt savādāk. Es saprotu tā, ka šobrīd šis materiāls ir sadrupināts, tagad sanāk. Jā, viņš ir sadrupināts un uzlikts uz pašvaldības ielām. Viņš vienas nakts laikā bija sadrupināts un uzlikts pašvaldības ielām? Nē, viņš 2 dienu laikā tika sadrupināts. Viņš naktī netika drupināts, drupināšana notika līdz 8:00 vakarā. Un viņu sadrupināja un 2 dienās uzlika uz pašvaldības ielām? Tad cik tas apjoms ir? Uzlika īstenībā, uzlikšanas laiks bija 4 dienas. 4 dienas, ja? Jā. Un uz kurām ielām uzlika? Es palaidu to garām, es atvainojos. Es tagad no galvas... Es varu nosaukt Zemeņu, Mauriņu, Mazura un uz tām... Uz, kur bija... Attīrīšanas iekārtām Attīrīšanas iekārtām, jā. Tad Zemeņu ielā savienojas starp Mazuru un starp Ziedu ielu savienoja to posmu, ja? Sanāk pat nepilnajā apmērā, jo viena Zemeņu ielas galā, kur savienojas, tur ir Grants jau. Jūra Mazura iela viņa savienojas, jā. Starp Mazuru un Ziedu ielu. Nē, Jūra Mazura iela ir citā vietā. Jūra Mazura iela ir Ādamlaukā, tur, kur tika Zemeņu iela. Zemeņu iela ir šeit pie Ziedu ielas. Jā, es zinu, un uz Ziedu un otras pusē. Maris, kādas ielas tu dzīvo? Neļķu. Jā, starp Neļķu un Ziedu, jā. Tas posms tad tika... Viņš nav pat visā pilnībā starp šīm 2 ielām, bet viena daļa, kaut 2/3. Ok. Un vēl viena daļa ir Tīnūžos uz viena ceļa, kas arī ir pašvaldības īpašums. Un tad tas apjoms bija tik neliels, ja tad sanāk ar šīm dažām ielām, apjoms bija 1110, ja nemaldos, kubikmetri. Jā, viņš bija mazāks, kā sākotnēji novērtēja. Viņš bija pat krietni mazāks, jā. Jā, labi. Paldies, esmu saņēmis atbildi uz šo jautājumu. Un tad beigās vienīgais, kas man jāsacina, tad tas, par ko mēs runājam šobrīd, šis te materiāls, reciklējams vai nereciklējams, tad tālāk izmantojams, viņš tad tika pēc šīm te iepirkuma specifikācijas, saprot, ka viņš tika atlasīts. Ja? Tātad viss tur netika atbērts par daļu no utilizācijas, mēs samaksājam veicot, tad realizējot šos te iepriekš minētos projektus. Ja? Jā, par to, kas ir atgūstamais materiāls un kas ir utilizējamais materiāls, to secina jau darbu veikšanas laikā, jo bieži vien rokot, piemēram, pie Ikšķiles vidusskolas, izrokot lielus betona gabalus, tiek secināts, piemēram, ka viņš nav reciklējams materiāls un ka viņš ir jānodod
atkrituma apsaimniekotājiem, tad par to tiek pieņemts lēmums, bet viennozīmīgi netiek par šo atgūstamo materiālu samaksāts kā par utilizējamo materiālu. Labi, paldies, jā, pagaidām. Jā, paldies. Un es vēl no savas puses labprāt piebilstu, kad šī gadījumā, protams, visi šie darbi, būvdarbi tiek uzraudzīti gan no būvuzraugu puses, gan no Ikšķilas novada pašvaldības inženieriem, juristiem un attīstības daļas. Tā kā šī gadījumā, es teiktu, tie asfalti, kas tur tika konstatēti, vienkārši ir normāla darbība, kā gādīgs un rūpīgs saimnieks, neizmet visu ārā, bet pēc tam var sagatavot priekš maz noslogotiem ceļiem, kā šī gadījumā, un to izmantot. Un, man liekas, tīri labi te bija, jo tiešām bija izveidojusies, man netālu ir šī Zemeņu iela, pats es zinu, kāda tur bija situācija izveidojusies ar visiem būvētājiem, kas privātiem būvētājiem ar lieliem transportiem braukāja. Tas ceļš tiešām bija tāds, ka šoruden viņš vairs praktiski nebija izbraucams. Un vienkārši šī gadījumā bija ļoti labs materiāls, lai šo ceļu sakārtotu. Labi, paldies. Tad sanāk, es atvainojos vēl viens pēdējais jautājums. Tad sanāk, ka ja šī krāja tika ilgstoši tur uzkrāta, bet vai šis nebija viens no pārmetumiem Ikšķilas mājas valdes loceklē, kur tika atbrīvot no amata, kad tieši attiecīgi netika pienācīgi? Tik es zinu, ne, bet varbūt tās Agnese var nokomentēt. Agnes nokomentē, lūdzu. Ja runa par pārmetumiem, ka tas būtu, to tika runāts, bet kā viens no iemesliem gluži nē. Tas ir varbūt viens no skaitā par to, ka varbūt netika sekots līdz vairāk, bet, jo, teiksim, tā pie šī jautājuma. Sekots līdz, ja šis materiāls tika... Šajā gadījumā, tāpēc, kad vienot sakot, tā kā Dina stāstīja, bija paredzēts, kad ir iepirkums un tā, vairāk sekots līdz par to, kādi ir nosacījumi par šīm te atbērtnēm. Un tas vairāk, bet ja jautājums tieši vai par šo tika atbrīvots no amata, tad nē. Jā, bet es sapratu tā, kad viss tur tika izdarīts korekti tagad, tad ko tad mēs beigās pārmetām iepriekšējai valdes loceklē? Tad kāds tad bija tas iemesls, kāpēc viņi tika atbrīvot no amata? Ja tātad tas bija mērķis uzkrāt šo materiālu, kuru liederīgi vēlāk var izmantot ielu saguma uzlabošanai, bet ja tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņi tika atbrīvot no amata? Agnes atbildēja jau uz šo jautājumu, ka tas nebija iemesls. Kā atbildēja? Es tā īsti līdz galam negūtu. Es aicinātu, mēs, man liekas, esam runājuši par šo arī domas sēdē, tāpēc es aicinātu, īstenībā mēs šodien skatām citu jautājumu, mēs neskatām par... Viņi ir saistīti, jo katrs no šiem manis nosauktiem cilvēkiem ir daļēji uzņēmies atbildību par lēmumiem, kurus tātad uzdevis viņam pastarpināt ir veikt Induls Trapiņš. Viņi ir saistīti šie cilvēki, šie lēmumi, šīs rīcības, un beigās katra no šī cilvēka it kā atbildībām ir saistīts ar viņiem dotajiem uzdevumiem. Tāpēc domāju, ka kapitāla daļu uzraudzītājs nestāv klāt un nepārbauda visus valdes locekļa lēmumus un darbības, tiek veikta tātad, man liekas, tikai vairāk vai mazāk finanšu plūsmas uzraudzība, apstiprinot šos apstiprinot, šos rādītājus un tādas lietas, bet ne jau par visiem karjeriem, visām bedrēm skraidīt un pārbaudīt, vai valdes loceklis kaut ko ir izdarījis vai nav izdarījis. Tāpēc šī gadījumā es domāju, šis jautājums nav pa lietu. Es domāju, kad Viruta Groza pati izdomāja tur to atbērtni veidot, ja? Bet šajā gadījumā, man liekas, par Virutas Grozas atbrīvošanu no valdes locekļa amata mums bija atsevišķa tikšanās, kas arī bija iniciēta pēc jūsu puses, un mēs visus jautājumus pārunājam. Un nevienam mirkli netika teikts, ka tieši karjeras šīs atbērtnes ir bijis par iemeslu atbrīvošanai. Es šobrīd pat nezinu, tas, uz ko norādīju iepriekšējā domas sēdē uzdevot šo jautājumu par to, ka vairāk sakot līdzi saistībā ar šo iepirkumu procedūru, kas bija
bija attiecībā uz karjeru izstrādi, kā ietvaros bija plānot šos te izstrādāt. Ja gadījumā tas no manis minētā iepriekš nepalika skaidrs. Jā, paliks skaidrs. Dina vēl kaut ko gribēja minēt. Dina, tu gribēji kaut ko vēl, jā? Jā, es gribēju norādīt, ka Kaspars tagad pateica, ka plānot ilgstošu uzglabāšanu. Es tieši norādīju, ka nebija plānot ilgstošu uzglabāšanu, jo mums nav attiecīgu atļauju, lai šādu materiālu ilgstoši uzglabātu. Un tāpēc bija, droši vien, ka bija ātrāk jāveic tās darbības. Paldies, es domāju, ka virzamies tālāk. Labi, paldies. Jā. Paldies. Vai vēl kāds Juris gribēja Saratovs? Lūdzu. Skaņa jāieslēdz, Juri. Jā, dzird? Jā. Jā. Es varbūt neveldzēšos tur, kas notika, kas vainīgs un tādā veidā. Es domāju, ka visi mēs ļoti labi zinām par notikumu virkni un secību, kas tagad ir notikusi. Un man savā laikā 3,5 gadu atpakaļ, tā man toreiz likās, bija gods stādīt domē priekšā nākošo domas priekšsādātāju Indulu Trapiņu, lūk par viņu arī balsot. Par šiem gadiem daudz ir ūdens aiztecējis un daudz notikumi ir notikuši. Un tagad man ir ar tādu rūgtumu sirdī arī apsaka, ka es ļoti nožēloju to savu rīcību, ko es toreiz arī darīju, jo zināmā mērā es arī jūtos līdzvainīgs pie tiem notikumiem, kas tagad pa 3,5 gadiem ir notikuši. Un man ir bijusi saruna ar saviem vēlētājiem. Galvenokārt tie bija gados vecāki cilvēki, viņi bija noskatījušies raidījumus, viņi griezās pie manis, mēs satikāmies, mēs izrunājāmies, un tad viņi skaidri un gaiši man arī teica, ka viņi negrib tādu domas vadītāju, ka viņiem ir liels kauns. Es gribētu vienkārši nodot visiem savu vēlētāju, kas noteikti ir arī citu mūsu deputātu vēlētāju, šo te vēstījumu, kas pilnībā arī sakrīt ar manu pārliecību. Un šeit mēs varam daudz runāt, kas bija vainīgs, kas nebija vainīgs. Ir notikuši šie pārkāpumi, kas met ļoti, ļoti lielu ēnu uz Ikšķilas novadu, domas vadītāju. Un ja mēs arī runājam par tām morāli ētiskajām normām, kādas prasa šīs amats, tad man liekas, ka mēs to latiņu esam tik zemu nolaiduši, ka jau viņi atrodas grīdas līstas līmenī. Un visādiem spēkiem mēs mēģinām šo attaisnot. Vēlētāji mums ir devuši šo te mandātu, lai mēs ar viņu arī rīkotos. Kādā veidā mēs šo mandātu izmantojam, tas ir katra mūsu deputāta tāda sirdsapziņas balss un sapratne, kas ar viņu ir jādara. Un šajā gadījumā to, ko es arī teicu, ka mani vēlētāji uzskata, ka Induls Trapiņš nevar turpināt darboties kā Ikšķilas novada domes vadītājs, tad es tam arī pilnīgi piekrītu. Un šodien mums ir arī domes lemjamā daļa, kurā mēs pat mēģinam palīdzēt Indulim Trapiņam atkāpties no šī amata, lai nemestu ēnu uz godīgiem ikšķiliešiem, uz Ikšķiliešu novadu. Un mēs arī saprotam, ka pašam laikam ir grūti pieņemt lēmumu, jo to var izdarīt tikai garā stipri cilvēki. Protams, ka var cīnīties līdz galam, bet šeit ir jāsaka, laikam acīm redzot tas teiciens, ka mācīties nekad nav par vēlu, bet es gribētu arī pateikt, ka bieži vien atkāpties var kļūt par vēlu. Un tāpēc es arī aicinu visus domes deputātus pārdomāt par to kaitējumu Ikšķilē, ko Trapiņa kungs un viņa ģimene arī ir nodarījis Ikšķilas novadam, un lemt attiecīgi, kā šodien ir iesniegts šīs domes lēmumu projekts. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties, kādi jautājumi? Česlav, lūdzu. Jā, sveicināti vēlreiz kolēģi. Es domāju, divas lietas, pavisam sausas lietas. Notiesājušu spriedumu var izdot tikai tiesa. Jūs man piespiedīsiet, jūs man piekritīsiet, ir tā saucamā nevainības prezumpcija. Ja mēs šobrīd apvainojam cilvēkus no visādām pusēm, bet arī blakus novados mums bija cilvēki, kuru 10 gadus tiesāja un attaisnoja, un viņš ir nevainīgs. Līdz ar to varbūt ar saviem skaļiem izsaucieniem pataupiet, jo pēc būtības ir tiešām nevainības prezumpcija. Tas viss no manis. Paldies. 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 Vai vēl kāds? Droši vien, ka Česlavs domāja manu runu, kurā es varbūt tās izteicos, minot faktus par šīm te lietām, kuras mēs publiski redzam. Spriedums jau ir.
es par to arī atsaucos. Tas, ka mēs atsaucamies uz iespējamām darbībām, kuras šobrīd tiek izmeklētas, mēs jau, kā arī Grimberkungs teica, mēs jau neesam tiesneši, lai tiesnātu. Bet, kā mēs zinām, arī šobrīd ministra kungam reģionālās attīstības aģentūras, viņam jau ir tikai šobrīd aizdomas, iespējams nodarījums, un jau viņš ir spēris šo soli un atkāpies. Nu, manuprāt, Rapiņa kungam ir ļoti daudz apstākļu, kuru dēļ viņš varētu šobrīd atkāpties un godīgi atzīt savas vainas. Un trakākais ir tas, ka lielākā daļa no mums, no jums, no mums visiem, no Ikšķeles iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem, mēs jau apzināmies, kas ir tas patiesais. Un šobrīd ir tā lieliskā iespēja to mainīt. Tas ir mans aicinājums, lūdzu, visiem deputātiem, kuri ir lietas kursā, kuri ir bijuši saistīti ar Ikšķeles māju, kuri ir saistīti ar kādu projektu realizāciju, kuri zina patiesību, kuru varbūt tās mēs uzzināsim īsto patiesību pēc vairākiem gadiem. Un šobrīd ir tā diena, kad mēs to varam izbeigt. Pavisam vienkārši. Un rītdien uz domi jau nenāks vairāk Induls Trapiņš. Tādēļ es aicinu visus atbalstīt iesniegto lēmumu projektu un visiem kolektīvi, lai kādam nebūtu nērti satikt Induli Trapiņu rītdien koridorā kādā, pēc dokumentiem nākot, kolektīvi pieņemt šo lēmumu, jo kopā mums būs spēks. Paldies jums! Paldies, Krauja kungs, tik iespraucās, es devu gan Edgaram Loginam vārdu, bet, labi. Paldies, Edgar, lūdzu. Man gribētos teikt tā, ka šobrīd lietot vārdus, krāpt, blēdīties, sakt, ir krimināli sodāmi. Savukārt klusēt, neredzēt ir likumīgi. Šeit ir šī demokrātija. Un laika novilcēšanās, protams, ir demokrātijas, lielākais sasniegums, kā vilkt laiku. Bet es domāju, ka šobrīd mums ir vajadzīga pārstartēšanās. Pārstartēšanās, kas ir principā mūsu pašu, domāšanā, iesaistoties uz šo nākotnes Ikšķeles veidošanu un to darīt. Bet savukārt, viss, kas šobrīd ir līdz šim brīdim ir darījis Trapiņa kungs, ir nesaudzīgi bijis pret tiem iedzīvotājiem, kas šos līdzekļus šajā novadā ir devuši. Respektīvi, mēs neesam iemācījušies saudzīgi aktivities pie šiem resursiem, ko uzņēmēji un to sapelna. Viens piemērs. Mēs katru mēnesi vairāk kā 1 miljonu iztērējam. Tā ir mežonīgi liela summa, ko mēs novadā iztērējam par šiem lielajiem savas saimniecības un novada uzturēšanai. Un es redzu, ka šobrīd, mums arī, iepriekšējā komitejas sēdēs bija virzīti veselu virkni jautājumu, ko virzīt vēl uz priekšu. Mēs esam veselu virkni projektus realizējuši ar pompozumu un ar lentītes griešanu, kur ieguldīt veselu 1 miljonu, norakti betonos un viss pārējais. Kā rezultātā mums pat nav vieta ne skolā, ne bērndārzā, ne citur. Tāpēc es arī aicinu kolēģis šobrīd nobalstot par pārstartēšanās un domāt, kā mēs varam būt noturīgāki, vienotāki, nevis kaut kādā veidā šķeļoties. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties, vai varam pāriet pie balsošanas? Droši vien arī es gribētu izteikties. Viss runā. Teikšu godīgi saklausot, mazus pierakstus veicot par šodienas sarunu, ko kāds ir runājis, gribētu pateikt tikai pāris lietas. Piekrītu Česlavam, Eiropas Savienībai nevainības prezumpcija, kas šī gadījumā būtu jāievēro, un mēs nevaram kaut kādā veidā pārvērsties par raganu medībām. Otrs, ko es sarunās dzirdu, kad vairāk vai mazāk visas iesaistītās personas, kas injicē šo lēmumu projektu, drīzāk viņš izklausās kā personas aizskartas, un tāpēc drīzāk izklausās pēc kaut kādas atriebības. Otrs tiek pieminēta Trapiņa
ģimene nekādā veidā negrib aizstāvēt, droši vien to viņš pats minēs un stāstīs, kas pa iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet rēķinamies to, ka viņa dēls ir pilngadīgs, un tā kā Trapiņš tajos sižetos teica, ka ņemšot bērza rīksti, pieļauj domu, ka tas tur galīgi nekādā veidā nepalīdzēs tā bērza rīksts, bet nekādā veidā varbūt tās Induls vainīgs bijis bērnībā pie tās audzināšanas, bet nekādā veidā viņš nevar tos faktus, kādā veidā pilngadīga persona rīkojas, iespaidot tagad no malas. Otrs pašās beigās, ko es gribētu minēt, kad pa lielam darbus mēs darām visi kopā. Pa lielam nav tā, ka Induls tērē tikai naudu, Induls griež ar lentīti. Paskatīsimies arī un varbūt pamēģināsim objektīvi novērtēt tie visi darbi, kas ir izdarīts Ikšķilē un ir labi izdarīt. Protams, es pats esmu bijis iestājies pret šo dzelzbetonu kluci, kas ir lejā tā skatu, kas ir uzbūvēta. Tāpēc, ja mēs esam personības un katram mums kaut kas ar nepatīk. Bet kopumā Ikšķile ir attīstījusies, Ikšķile ir augusi, Ikšķilei projektiem iespējams pietrūks nauda, jo Ikšķile ir pilsēta, kurā izvēlās nākt dzīvot ģimenes cilvēki. Un ļoti strauja iedzīvotāju pieaugums ir. Un šeit, Edgar teiktums, gribētu vēlreiz konkrēti teikt, ka Trapiņš personīgi netērē naudu. Tērējam naudu mēs, deputāti, kuri apstiprina šos projektus, domas darbinieki, izpildu vara, lēmēji var kopā veido šos projektus, kurus mēs apstiprinam un kurus mēs arī realizējam pēc tam. Protams, ir dzīvē viss vienmēr notiek, ir veiksmīgi projekti un netik veiksmīgi projekti, bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka mēs visi kā deputāti pieņemam lēmumus, būvējam bērnu dārzus, centra laukumus, ielas, atbalstam ģimenes, un šie ir tie labie darbi, kas ir veikti sabiedrības labā. Kādā veidā es neatbalstu krimināli sodāmas darbības, ja tādas ir un ja tādas būs, to norādīs instances, un tādā gadījumā gan būs pavisam cits skatījums uz lietām uz doto momentu. Ja jūs prasat mani personiski, es neatbalstu šo lēmumu Indulu Trapiņu atstādināt. Aiz tā skatījumu, ko es jau minēju, kad es šodien esmu ļoti daudz sadzirdējis tieši personisku nepatiku, kaut kādu tā kā atriepšanos un tā tālāk. Tas ir mans viedoklis. Protams, to mēs visi redzēsim tālāk balsojumā. Un katrā ziņā atceramies to, lepojamies par pilsētu, kur mēs dzīvojam, kāda viņa tiet izskatās. Un par to mums droši vien jāpasaka paldies mums visiem iepriekšējiem sasaukumiem. Tā kā priecājamies par savu pilsētu. Un, protams, es piekrītu domājam, kā viņu attīstīt labāk. Arī es zināmā mērā esmu neapmierināts ar to virzību, kādā veidā notiek šo novadu apvienošana, jo es arī uzskatu, ka spēle vai šī gadījumā ir zaudēta, un mums ir jāspēj ar Ogas novadu konstruktīvi, veiksmīgi viņai iekļauties un kopā ar viņiem sadarboties un veidot skaistu un gaišu nākotni. Viennozīmīgi, bet tādēļ jau mēs visi šeit, šie 11 cilvēki, esam komanda, kas mēs veidojam šo darbību, kas mēs iesaistamies un kas mēs paužam savu viedokli. Tā kā aicinu visus neizrēķināties politiski, kā bija arī minēts, kas ir politisks lēmums. Aicinu visus neizrēķināties personīgi, bet patiešām domāt par to, kur mēs virzamies. Labi, lai jums visiem veiksmīgi. Paldies. Paldies. Tad Induls Trapiņš, lūdzu. Labdien, vēlreiz kolēģi.
domāju, ka klusēt un skatīties visu to, kas tika teikts, tā nebūtu pareizi, kaut kas ir jāsaka, kaut gan bija domājis vispār neko neteikt. Bet es iesākšu tā, teikšu lielu paldies visiem maniem kolēģiem, kas no tā laika ir strādājuši, pieņēmuši lēmumus, atbalstījuši, ar kuriem kopā esam veidojuši šīs te idejas un tālāk visi speciālisti izpildu varas, ja, šie te zobratiņi, kas ir arī strādājuši, ir realizējuši daudzus projektus un man par to ir gandarījums un arī šiem te cilvēkiem, kas arī uzrakstījuši šo te pieteikumu un arī, kuri mani, šie dubļi samazgas, viss tas ir pie lietas laikam šajā politikā, ja, bet man viennozīmīgi nav kauns par nostrādāto laiku. To es gribu visiem pateikt. Ja, es arī saklausīju ļoti no daudziem kolēģiem, daudziem jāsaka, ar kuriem ir kopā strādāts, un arī šie te jaukie, skaistie projekti ir realizēti dažādos statusos, gan kā amatpersonas, gan kā speciālisti. Ir vienkārši tāda arī, kaut kāda, ne jau kaut kāda, tieši kā arī Aboltiņkungs teica, neapmierinātība uz manu personību un vispārējais. Tālāk visas šīs te darbības kādā veidā, to publicitāti vai to reputāciju veido. Tā ir atkal viena gudra lieta, ja. Bet visnotaļ es jums teikšu tā, ka par šo te laiku un arī šis laiks, diemžēl, kas ir palicis, man tiešām no sirds ir žēl, kad pietrūka Ikšķilē kādi 4-5 gadi, kas pamatā tos vajadzīgākos projektus arī vēl būtu, teiksim, sakārtoši realizējuši. Tagad šis skats ir pavisam savādāks, visi šie apvienojumie novadi kādā veidā funkcionēs un strādās viennozīmīgi. To parādīs laiks, un es negribu laikam nevienu tā personīgi neko teikt, bet gan es pateikšu kaut kādā savādākā veidā, formātā šiem īpašiem maniem kolēģiem, kas agrāk un patreiz arī kolēģi, ja, bet kuros mīt šis te naids pret šo te trapiņu, ja. Bet viennozīmīgi laiks rāda, un laiks visu arī sakārto. Ja? Un vēlreiz teikšu paldies tiem, kas man ir atbalstījuši, un kopā esam virzījuši šos projektus, un ja trapiņu uzzīmē par monstru, par vietvaldi, par diktatoru, lai nu paliek. Un īpaši es novēlu tiem kolēģiem, lai jums tāda viegla kalpošana, kaut kam sevis iedomātam. Laikam ar pieti. Paldies. Paldies. Es arī vēl gribēju tomēr piezīmēt to, ka, es tomēr vēlējos piezīmēt to, ka nevienā brīdī Trapiņa kungs nav tas, kas šos visus projektus būvē, un es arī piekrītu Tomam, ka Trapiņa kungs šo naudu neapgūst, bet ir jautājums, kā šī nauda tālāk ceļo pa kapitāla sabiedrībām. Un šī aizdoma ēna, viņa mums ir zināma un jums ir zināma. Un Trapiņa kungam ir ļoti labi zināmi visi šie aizmuguriskie gājieni. Tādēļ, ko es gribētu teikt arī tad, kad Trapiņa kungs griež lentītes, tā nav viņa projekti, tie ir mūsu kā Ikšķiles iedzīvotāju novada iedzīvotāju projekti, tā ir mūsu visu nauda. Bet Trapiņa kunga šobrīd uzstāšanās liecina par to, ka viņš ir mūsu visu lielais priekšnieks, un kad mēs jau tāpatās maksāsim tos nodokļus, un tad tā mūsu nauda tiks tērēta tā, kā viņam iegribēsies. Šajā gadījumā arī ir projekti, kuru virzību vai nevirzību ir tieši atkarīga no priekšsēdētāja ambīcijām, vēlmēm un nezinu kāda veida vēl ietekmēm. Tā kā reizēm arī Ikšķiles pašvaldībā speciālistiem tiek palūgts rīkoties vienā vai citā veidā. Tādēļ nevajag lūdzu, es saprotu, ka neviens nav gatavs atzīties, neviens nav gatavs pateikt, jā, arī man bija kļūda, bet paldies, balsojam, un šobrīd mums tā saruna aizgāja tik tāda draudzīga, kad Induls ir mūsu lielākā laime.
Bet pienāks laiks, kad cilvēki varbūt būs atklāti gatavi runāt, kuri nebaidīsies zaudēt savus amatus, kur nebūs mums izpildvaras aplūdusi ar lēmēju varu, un tad mēs droši vien pēc 5-10 gadiem redzēsim kādu izdotu grāmatu, kur tos varoņdarbus mēs redzēsim apkopotus. Un tad tom jau būs par vēlu, kā tu saki, tiesas spriedumu sagaidīt, un tad jau vairāk mēs nevarēsim atgriezt vēsturi atpakaļ. Un šobrīd es pilnīgi nepiekrītu apgalvojumam, ka ir kaut kādi personiski aizvainojumi, vēlos arī publiski teikt, man pret Induli Trapiņu nav publiski personisku nekādu aizvainojumu. Bet tad, kad parunā ar iedzīvotājiem, tad visi kaunās par mūsu priekšsēdētāju, un tas ir tas apstākļus, kādēļ mēs šeit esam šajā sapulcē ārkārtas domas sēdē un jau stundu runājam. Amati ir visiem sadalīti, visiem ir labi. Un tādēļ neviens nevēlās savu silto vietu zaudēt. Nu, žēl, ļoti žēl, ka jūs gatavi vēl pusgadu tādā pašā režīmā dzīvot. Paldies. Paldies. Vispār bija priekšlikums balsot, bet es gribēju arī vēl... Vēl ir divas rokas, Česlavam ir jādod, un Toms arī bija roku pacēlis. Es redzu, Jāni, paldies tev par rūpību. Es redzu visus, tāpēc es... Gribēju teikt, ka, jā, mūsu valstī pastāvošā demokrātiskā iekārtā tātad ir šāda te vēlēšanu sistēma, šāda te domes hierarhija, un mēs tātad izvēlam paši mūsu iedzīvotāji izvēl deputāts, mēs izvēlam priekšsēdētāju, un tad priekšsēdētājs arī tas parasti, kas griež to lentīti. No kādas partijas tad jūs startējāt, kolēģi, no kādas partijas jūs startējāt vēlēšanās, un ar kādiem saukļiem startējāt? Varat atcerēties to? Jā, Česlavs ir ieslēdzis mikrofonu. Česlav, ar kādu uzstādītu gāju uz vēlēšanām 17. gadā? Nosargāt savu darba vietu. Vai radīt jaunu tomēr? Klausies, Jāni, to, ko es domāju, tas noteikti nav domāts priekš tevīm. Tagad nākamais stāsts. Es gribētu nokomentēt, kas ir visi iedzīvotāji, kas tie par saukļiem, visi iedzīvotāji. Nu, divus iedzīvotājus es zinu, kas nezinu, manā mājsaimniecībā dzīvo un nedomā tā, kā tu apgalvo, ka pilnīgi visi iedzīvotāji. Nu, beidziet uz šitām emocijām spiest. Nākamais, par kādu siltu vietu tu runā? Kuru siltu vietu es pazaudēšu, nobalsojot, piemēram, par Induļa Trapiņa atstādināšanu? Kāda ir mana siltā vieta? Jā, konkrēta atbilde būs. Tu esi no šīs siltās vietas veiksmīgi nomigrējis uz citu novadu un esi sev atradis lielisku, kā tu pats minēji, profesionālās izaugsmes un attīstības vietu, kur tu vari tālāk attīstīties. Es par tevi šajā gadījumā nerunāju. Es runāju par to, kā mēs jau ar Logina kungu esam domas sēdēs uzsvēruši, kā mums izpildvara ir saplūdusi ar lēmējvaru. Kā var deputāts, kurš ir domē darbinieks, kā viņš var objektīvi lemt. Un šis jau ir likumdošanas jautājums, bet mums tā izpildvarēja tik ļoti saplūdusi ar lēmējvaru, ka mums pat šajā ārkārtas domas sēdē skaidrs, uz ko tas viss virzās. Un ko zaudēs tie, kuri nobalsos par Induļa Trapiņa atstādināšanu, droši vien, ka neko, jo rītdien jau Induls Trapiņš vairs nenoteiks dienas kārtību. Paldies! Es mazliet tomēr piekomentēšu. Es gribētu tomēr akcentēt, ka katra cilvēka darba vieta ir paša brīvā izvēle. Ja es to izvēlējos, es to vēlējos darīt, un tas nav sabiedrībai vispār apspriežams temats. Un uz silto vietiņu, paldies, ka jūs uzskatāt, ka vidusskola ir silta vietiņa, bet tas, ka tā ir mana profesionālā izaugsme, jā, viennozīmīgi es uzskatu, es arī pateicu, jā. Mana daudz lielāka profesionālā izaugsme nekā domas priekšsēdētāja vietniekam, bezjēdzīgam darbam cīnīties, godīgi sakot, cīnīties pat par to, ka kāda spuldziņa nedeg. Tas nav manā dabā. Tas ir viens stāsts. Otrais stāsts, ko es tomēr gribēju akcentēt pašā sākumā, arī runājot, kolēģi, runāsim atklātu valodu. Jūs te zvanaties, jūs runājat, daram šādi, gāžam, piedāvājat risinājumus, visu kaut ko.
par ko jūs tagad varat runāt, ka jūs pat cieņpilni neizturnaties pret mani kā pret deputātu. Piemēram, Kaspara pirmais uzsaukums par, es šobrīd principiāli pat neesmu gatavs sadarboties ar Kasparu, pirmo Kasparu, nevis to, kas šobrīd ir redzams. Nē, abi divi ir redzami no ziņotāja Kaspara. Jo kāda cieņpilna attieksme no jums var būt, un jūs prasat sadarboties ar jums, ja jūs pat elementāru cieņu šobrīd nevarat izrādīt. Paldies, no manis vairs nebūs komentāru. Es īsi, Paldies, Kaspar, jā, Grīnbergs, lūdzu. Jā, es īsi šeit gan atbildot uz Toma repliku, gan arī nedaudz uz Trapiņa kunga. Attiecībā par 15 deputātiem kā vienu komandu. Mēs neesam 15 deputāti, kas ir viena komanda. Mēs neesam viena komanda. Tā. Un šī gadījumā tas, ko es gribu teikt, un tas nenozīmē, ka mēs esam viens pret otru kaut kādā veidā. Absolūti nē. Es gribu teikt, ka es cienu ikvienu no šiem deputātiem, ikvienu no saviem kolēģiem deputātiem. Es cienu no pozīcijas, no opozīcijas cienu par viedokli, reizēm par atšķirīgo viedokli, par jautājumiem, kuriem mums ir atšķirīgs pieejams, atšķirīgi pieeja. Man patīk diskusijas, man patīk, kad mēs nedomājam vienādi, ka mums ir argumenti un ka mēs varam, runājot, nonākt taiskaitā pie atšķirīgiem viedokļiem. Tomēr. Un otra lieta, ko es gribēju piebilst Trapiņa kungam, arī man pret Indulu Trapiņu kā cilvēku nav personisks aizvainojums. Vai es redzu izmaiņas pilsētā Induļa Trapiņa tātad šī kā priekšsēdētāja laikā, jā, es redzu izmaiņas pilsētā. Es viņus viennozīmīgi redzu un noliektu kaut ko tādu būtu liekulīgi no manas puses. Un es to netaisos darīt. Viennozīmīgi. Vadīšanas stils, pilnīgi vienalga, kāds ir šis vadīšanas stils, bet lielāku vai mazāku rezultātu šī metode ir nesusi un šis rezultāts ir redzams. Cita lieta, vai šis rezultāts nebūtu sasniedzams daudz labāks, ja vien būtu savādāks vadības stils, ja būtu cits vadītājs un ja būtu cita pieeja. Ja. Un šeit ir tas jautājums, kad mēs neesam komanda, visi 15 deputāti, tieši tā iemesla pēc, ka mums ir atšķirīga saprašana par to, kā būtu jāveido šī nākotne, kā būtu jārūpējas par Ikšķilas novada iedzīvotājiem, kā būtu jārūpējas par to, lai mēs saglabātu savus intereses nākamajā pašvaldībā, nākamajā sasaukumā. Vai mēs varētu būt viena komanda? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Vai mēs varētu būt viena komanda, esot Indulim Trapiņam domas priekšsēdētājiem? Noteikti nevarētu būt. Jā. Tas ir skaidrs. Jā. Jo tur ir atsevišķi principiāli jautājumi, kuriem arī pats Induls noteikti nekad nevarēs pārkāpt pāri. Tā kā tā mana pārliecība ir sekojošā, ka tas, kas ir izdarīts, to var novērtēt, bet varēja darīt daudz labāk. Jā. Vēl vienreiz atkārtoju, cienu klātesošos deputātus, cienu viņu laiku, un tāpēc aicinu arī pārējos izteikt savu viedokli, balsojot. Jā, es jau Kaspars jau pacieris vēl gribēju, un tad es veikšu debats, lūdzu, un balsosim, ja? Kaspar, lūdzu. Jā, es tā īsti nesaprotu, ko Česlavs ar to bija domājis. Es nevienā brīdī neaizskāru nevienu no klātesošiem deputātiem, izņemot Indulu Trapiņu. Jo es tikai savā runā pieminēju to, ka jums jau jūsu vēlētāji, jūsu atbalstītāji prasīs, kāpēc tas lēmums šodien bija tieši šāds. Jo novads jau ir tik liels, cik viņš ir, un cilvēki visi ļoti labi visu zina un redz. Tā ir tā viena lieta, un par to komandu, nebūsim naivi, ja kāda komanda. Ja šī gadījumā personīgi tiekoties ar vairākiem deputātiem un aprunājot šo izveidojušo situāciju, tad mēs runājam vienu, un tagad es dzirdu pilnīgi kaut ko citu. Par ko? Kāda te var būt komanda un kāda šeit var būt cieņa? Paldies! Labi, paldies! Gribēju teikt, jā, ka, politika jau ir kompromisa māksla, vai ne? Bet, jā, ja būtu, tad daudz dzirdēju, bet, tas, protams, ir, mēs nekad nevaram zināt, kā tad īstenībā būtu, ja būtu, vai ne?
Bet pirms balsojam, es te tā arī visu klausoties atradu Raiņa vārdus pirms Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, jā, tad kas darbu nedara, tas par darbu runā, kas darbu nespēj, tas darbu kritizē, kas darbu dara, tas klusē un darbs par viņu runā. Man tā salikās kaut kā kopā šitais te viss. Bet tad es tātad slēdzu iekšā balsošanu un Varbūt var uzdot jautājumu, kāpēc ir tikai viens darba kārtības jautājums, kāpēc nav divi, kā bija iesniegts? Nē, nebija divi iesniegti, bija iesniegts viens, un ja ir kā tiek iesniegts pēc likuma, tā tad ārkārtas sēdes kārtību nevar mainīt. Jā, tad es nospiedu uzsākt balsošanu, jā, parādās. Es lūgtu arī visus deputātus ieslēgt lūdzu video. Česlav, lūdzu, ieslēdz video. Balso, paldies. Balsojums par. Pagad, tas nav, bija aizvēlās par vai pret vai atturās. Es atvainojos. Tā, vai es varu redzēt? Kur man te rādās? Tā Jānis Hartmanis vēl nav nobalsojis. Vai tev ir tehniski iespējams tur balsot ar elektronisku poguli? Nē. Jāni, kā tev ir? Tūlīt jau palīdzēs speciālists. Neparādās tās pogas. Kuram parādās pogas? Visiem parādās? Visi laikam ir nobalsojuši, jā, ir palicis tik Jānis Hartmanis. Tad jau pogas strādā. Tur droši vien arī ir atkarīgs no kādu amatu ielogojās. Ja tur kādu komisiju ielogojās vai kā, tad visi ir, jā. Slēdzu balsojumu. Tātad. Par ir nobalsojuši 6, pret 9. Par nobalsoja Dace Kļaviņa, Juris Sarātovs, Edgars Logins, Kaspars Upacieris, Jānis Kravalis, Kaspars Grīnbergs. Pret nobalsoja Maris Martinsons, Česlavs Baķņa, Jānis Hartmanis, Ingūna Beirziņa, Arvīts Akmanis, Agita Kābele, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis, Indulis Strapiņš. Līdz ar to pieteiktais lēmuma projekts ir noraidīts. Paldies! Ar to arī sēdi slēdzu. Priecīgus un svētkus un jauku brīvdienu!